Sveiki! Lasot kādā ziņu portālā rakstu par adventas vainagu, kas izdosies ikvienam, un padoms, kā izvairīties no populārākajām kļūdām, biju patīkami pārsteigta, ka izrādās vainaga izveidē ir jāņem vērā tā pati struktūra, kas veidojot digitālus failus pārdošanai arī Etsy. Nu ko, apskatīsimies kopā? Jo arī Etsy digitālo failu veikals, kas izdosies ikvienam, jeb apmācību kurs, kas tev palīdzēs izvairīties no populārākām kļūdām, šāda veida rakstiņam būtu brīnišķīgs virsraksts. Plānošana, kas ir panākumu atslēga. Kļūda. Dažkārt mēdz gadīties, ka dekorācija ir tik daudz, ka vainags zaudē vieglumu. Rūpīgi pārdomāts dizains palīdzēs izvairīties no šīs pārsātinātības un saglabāt līdzsvaru. Risinājums. Pirms ķeries pie vainaga gatavošanas, velti laiku plānošanai. Padomā, kur vainags tiks novietots, vai tas rotās svētku galdu vai durvis. Tas palīdzēs izvēlēties vainaga izmēru un stilu. Vai tas būs izsmalcināti elegants vai dabiski vienkāršs. Kāda būs krāsu gamma. Un, ja runājam par Etsy, plānošana ir tikpat svarīga panākumu atslēga. Un kļūda veidot pārdošanai darbus, pamatojoties tikai uz to, kas pašam patīk, bez izpētes, nenoskaidrojot, vai pēc šādiem digitāliem failiem maz vispār ir pieprasījums. Kā risinājums ir jāveic rūpīgs izpētes darbs, kas ir gaidāmo panākumu priekšnoteikums. Tātad ideāls produkts. Tā ir prece, kas kombinē abus no šiem faktoriem – tavas prasmes un arī tirgus pieprasījumu. Materiāla sagāde – izmanto to, kas pieejams. Kļūda – uzskatīt, ka adventas vainagu pagatavošanai ir nepieciešami dārgi un nepieejami materiāli. Risinājums – adventas vainags nav dārgs vai grūti izveidojams. To var radīt, liekot lietā visu, kas ir mums apkārt. Daba pati piedāvā materiālus, zaļi, egļu vai priežu zari, dažādi izmēru čiekuri, sausie ziedi vai pat ozolzīles vai kastaņi. Arī virtuves vai tuvākā veikala plauktos var atrast arī mazus papildinājumus, piemēram, kaneļu standziņas, dažādus riekstus, piparkūkas, žāvēta augļu šķēlītes, lentītes un eglīšu mantiņas. Ja runājam par Etsy, tad kļūda uzskatīt, ka digitālu failu veidošanai un pārdošanai vajadzīgas dārgas programmas un iegādāties elementus ir ļoti dārgi. Risinājums – digitālus failus pārdošanai var sākt veidot, neieguldot pat nevienu centu, izmantojot bezmaksas Canvu un bezmaksas elementus, ko mēs varam iegūt no platformas Kreatīva Fabrika. Skaidrs, ka vēloties veidot patiešām pieprasītus failus, ērtāk rēķināties ar apmēram 20 eiro mēnesī, ko samaksāt 12 eiro Canvā kā ikmēneša abonementu un arī 10 eiro mēnesī Midjourney ikmēneša abonementam. Stabils pamats – veiksmes atslēga. Kļūda. Reizēm cilvēks steigā piemirst, ka adventas vainaga pamats ir tikpat svarīgs kā dekori. Ja zari tiek piestiprināti pavirši, vainags ātri zaudē formu un no sākotnējās ieceres maz kas paliks pāri. Risinājums. Vainaga pamatnei ir jābūt stabilai un izturīgai. Putuplasta riņķis, metāla drāšu aplis vai no vītola vai kārkla plūgām savīts aplis būs ideāls pamats tavai radošai iecerei. Kad tas gatavs, izmantojot floristikas stiepli vai izturīgu diegu, papildini šo apli ar egļu skujām, priežu zariņiem vai citiem materiāliem, kas atbilst tavai iecerei. Katru detaļu nostiprini cieši un pamatīgi. Vainagam ne tikai labi jāizskatās, bet arī jābūt drošam un stabilam. Stabils pamats ir arī Etsy veiksmes atslēga. Kļūda – neiedziļināties niansēs, kas kopumā veido stabilu online biznesu Etsy. Risinājums – apgūt pašus pamatus veiksmīgai digitālo failu pārdošanai, izvēlētos dažādus kursus, interesēties par tendencēm, sekot līdz tirgus izmaiņām un attīstīt biznesa domāšanu, jeb spēju pielāgoties ikvienai situācijai. Mērķtiecīgums, prasme analizēt, pielāgoties un spēja nezaudēt motivāciju, ja sākumā neizdodas.
tev palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu. Dekorē ar pacietību un izdomu. Kļūda. Kad pamatne ir gatava, pienāk viens no gaidītākajiem brīžiem – vainaga dekorēšana. Šis ir process, kurā var ļauties radošumam, taču jāatceras, ka katrai detaļai ir sava vieta. Pārāk cieši izvietoti dekori var radīt smagnēju sajūtu. Risinājums – katrs elements, ko pievieno, stāsta savu stāstu. Sāc ar lielākajām detaļām, piemēram, čiekuriem vai mazām eglīšu mantiņām, un pamazām veido smalku papildinājumu kārtu ar mazākiem akcentiem, žāvētiem augļiem, riekstiem vai lentēm. Var izmantot arī līmes pistoli vai floristikas stiepli, lai dekorācijas stingri noturētu savās vietās. Ik pa brīdim atkāpies un izvērtē savu darbu no malas. Vai vainags izskatās līdzsvarots, vai katra detaļa harmoniski iekļaujas kopējā stāstā? Etsy sakarā tāpat tas jāņem vērā. Jādekorē izveidotais darbs ar pacietību un izdomu. Kļūda, kad pieprasītais digitālais fails ir izveidots, to nevar prezentēt kā ienāk prātā. Risinājums ir rūpīgi jāpiedomā, kas ir tas, ko varam akcentēt, lai potenciālais interesents vēlētos šo failu iegādāties. Un citātiņš no iepriekšējā: ik pa brīdim atkāpies un izvērtē savu darbu no malas, vai piedāvājums izskatās līdzsvarots, vai katra detaļa harmoniski iekļaujas kopējā, šoreiz jau veikala stāstā. Advents vainaga dvēsele – sveces. Kļūda. Dažkārt sveces neapdomīgi tiek novietotas pārāk tuvu zariem vai netiek nostiprinātas pietiekami labi, kas var radīt ļoti bīstamas situācijas. Atceries, skaistums ir tikai puse no adventas vainaga stāsta. Drošība ir tikpat svarīga. Risinājums. Adventas sveces ir vainaga dvēsele. To izvietojumam jābūt ne tikai vizuāli baudāmam, bet arī drošam. Lai sveces stabili turētos, izmanto īpašus turētājus, kurus var viegli piestiprināt pie vainaga pamatnes. Sveces izvietot tā, lai tās neatrastos pārāk tuvu zariem un citiem degošiem materiāliem. Vēl svarīgāk, novieto vainagu uz ugunsdrošas virsmas un nekad neatstāj sveces degošas bez uzraudzības. Etsy veikala dvēsele ir SEO un labs klientu servis. Atceries, skaisti izveidotais un prezentētais darbs ir tikai puse no uzvaras. Organiska virzība, jeb SEO, kas ir meklētāja programma optimizācija, un teicams klientu servis ir tikpat svarīga. Pareiza attieksme pret katru pircēju, atlaižu un bonusu sistēma, regulāra preču klāsta papildināšana – tās ir nianses, kas ļaus atrast tavu veikalu jauniem interesantiem, kā arī esošiem pircējiem liks atgriezties atkārtoti tieši pie tevis. Lai vainags mūžam zaļš. Kļūda. Ja par adventas vainagu nerūpējas, tas ātri zaudē svaigumu un skaistumu. Zari izžūst, kļūst trausli un sāk birt. Savukārt dekorācijas var izbalēt un zaudēt savu sākotnējo pievilcību. Ja uz sausa neaprūpēta vainaga tiek dedzinātas sveces, tas palielina arī ugunsbīstamības risku. Risinājums. Paštaisīts vainags var kalpot ilgāk, ja par to rūpējas. Regulāri apsmidzina zarus ar ūdeni, lai tie saglabā svaigumu. Ja iespējams, turi vainagu vēsā vietā, kur tas nav pakļauts tiešiem saules stariem, pareizi kopšana ļaus darinājumam saglabāties svaigam līdz pat Ziemassvētkiem. Lai veikals mūžam zaļš. Kļūda. Sēdēt un gaidīt, kad Etsy piegādās mums pircējus. Risinājums. Jāveic regulāras darbības, jaunu, pieprasītu darbu izpētē un izvēlē, to regulāri ievietošana, atslēgvārdu izpēte un izvēle, bezmaksas papildus auditorijas piesaiste, kas palielinās tavs pārdošanas apjoms regulāriem pirkumiem, lai tavs veikals būtu mūžam zaļš un pieprasīts. Iedvesmas idejas. Ja vēlies, lai tavs vainags būtu vēl īpašāks, ļaujies radošumam un izmēģini ko neparastāku. Vai esi domājis par minimālismu stila vainagu? Vienkārši metāla apli ar dažām graznām lentēm? Vai varbūt mūsdienīgu galdu kompozīciju, kur sveces un dekora atrodas stikla traukā? Katrs no šiem risinājumiem piešķirs adventas laikam unikālu noskaņu. Lūk, 12 Instagram atrastas idejas iedvesmai.
Es gan nedalīšos šobrīd ar visām 12 iedvesmām, rakstiņā avotu padalīšos beigās. Etsy veikala sakarā. Ja vēlies, lai tavs online bizness izdotos, ir jāatrod savi favorīta veikali, kas jau veiksmīgi tirgojas Etsy ar failiem, kurus tu esi apņēmies veidot. Tādējādi varēs laicīgi pamanīt kādas jaunas preču grupas, iedvesmoties jaunām idejām un darbiem, kā arī nepalaist garām kādas aktuālas tendences. Un rakstiņš tātad ir ņemts no TVneta. Visi var patstāvīgi izlasīt šo rakstiņu, atrodot TVnetā. Tā arī saucās Adventas vainags, kas izdosies ikvienam, padom, kā izvairīties no populārākajām kļūdām. Savukārt, uzzināt vairāk par digitālo failu veidošanu Canva un tirdzniecību Etsy, vari doties pēc šīs saites, lai noskatītos 30. novembra notikušās meistarklases ierakstu. Paldies!